Šogad mēs aicināsim uz mūsu laboratoriju arī daudz dažādus interesantus cilvēkus, kas rādīs visādus zilus, zaļus brīnumus. Nopietni? Jā, un kā pirmo es gribu uzaicināt vienu... Spidermanu? Gribat Spidermanam es nedabūju telefonus. Grūti, jā, laikam, viņš nedodās galīgi rokā. Jā. Bet man ir viens draugs, kuru mēs saucam par uguns pavēlnieku. Gribat iepazīties ar uguns pavēlnieku? Jā! Aicinām Kristapu. Kristapu, nāc pie mums studijā. Tās ir lampiņas? Kristap, nu tu gan esi monstrs. Es nemaz nevarētu tā iemācīties. Nu, Kristap, nu super, klausies, labais, Aplaudējam. Malačs, Kristap. Sveiks, prieks tev redzēt. Kas tas ir? Tās ir LED gaismu diodes. Viņas visu laiku mirgo? Viņas strādā uz baterijām, viņas tā, kad ieslēdz, tad viņas mirgo. Kas tas ir? Tas ir sporta veids, tā ir māksla. Tā ir tava profesija? Tas ir vairāk kā hobijs, tas ir ļoti sena tradīcija no Jaunzēlandes. No Jaunzēlandes, iedomājies? Šis instruments saucās POI, tā kā 3 burti P-O-I. POI, tā kā pilnīgi oriģināls instruments. Labais. Tā arī ir, Jā. viņu valodā droši vien tas nozīmēs kaut ko savādāk. Tas ir Jaunzēlandiešu valodā, jā? Bet kā tu iemācījies, ar ko tu sāki? Sākumā ir diezgan sarežģīti un ik pa laikam arī sev kaut kur trāpa, bet tāpēc trenējoties izmanto mīkstākus un vienkāršākus priekšmetus. Piemēram? Zeķē, tenisa bumbiņi. Tas ir tā kā šitāds, kas tev ir līdzi, jā? Tur īsti nav tenisa bumbiņi, tas jau ir speciāls uguns Izskatās rekvizīts. Un šitais ir tas, kas deg, jā? Šitais ir tas, kas deg. Gribat aizdedzinām šito? Jā! Labais! Dzirdat to skaņu? Tā kā vējš. Kurš no jums tā gribētu, kad izaugsiet lielu? Man bailes kā bārds. Paldies, visi teiksim Kristapam! Paldies! Paldies!